absolūta labsajūta. Kapitāls mūs ir savienojis, vienā kantorī mūs iesēdinājis. Tādu mums te jāsadzīvo. Čačat. Ej ārā. No rīta Kapitāla brokastīs Eduards Švāns un Lelde Ceriņa. Kapitāla brokastis. Grūtākā štēle visā tajā radio ir no rīta pamosties. Ir rīts un kā aizliegts ābols. Brokastīs mēs ar Leldi te kā tādi policisti. Sēžam, neko nedaram, tikai gaidam, ka kāds cits kaut ko izdarīs. Informatīvais noklājums, muzikālais noformējums, un viss pārējais. Brokastīs uz galda. Šī ir vieta, kas tiešām uzmundrina, paceļ un iespēja uzzināt visas dienas jaunākās aktualitātes. Kapitāla. Arī maziem notikumiem ir liela nozīme. Tam visam sekojam līdzi ziņās un nododam to klausītājiem. Visu zini, visu jūti, visu redzi, visu dzirdi. Arī darbā absolūta labsajūta. Dienas labsajūta kopā ar Ati Zviedri. Arī tava absolūtā labsajūta sākās no Radio Kapitāla. Tu esi tikpat kapitāls, cik ir tavs radio. Un šis ir tavs radio. Un braukšanas laikā braucam mājās kopā ar Eriku Loku un Lauru Stūrīti. Es, protams, pie stūres. Nu vēl, protams, par šo to parunājam. Un pēc darba savukārt es vienkārši aiztaisu muti. Klausāmies labāko mūziku, cilvēku ļoti iecienītu un mīlētu mūziku cauri gadu desmitiem, jau no 70. 80. gadu labāko mūziku, 90. un arī 2000. gadu labāko mūziku līdz pat mūsdienu jaukākajām dziesmām. Klausāmies Kapitāla visi kopā absolūtā labsajūtā.